koncertu sērijā. Un šovakar mums ir divi ļoti patīkami viesi, viens no Latvijas un otrs, jāsaka, Garezas produkts. Viens ir Ivars Cinkušs un otra ir Lorija Buda bijušā, tagad Lorija Cinkusa, kā viņi paši to Latvijā tagad pareizi ir konstatējuši. Es jau priecājamies, ka pazīt Lorijam daudz gadus, arī varētu iepazinies nesen, un viņiem, kā amerikāņi saka, ļoti labi credentials. No publiskās informācijas sniegtu Ivars Cinkušs. Viņš visu savu mūžu kaut ko dziedājis, spēlējis, izgājis savu Emīlu Dārzi mūzikas skolē, Latvijas mūzikas akadēmijai, arī diriģējis Rīgas domas, zēnu kori, Gaudiānas kori, tagad, kā jūs ziniet, diriģē Loriju. Brīvā laikā studēt savu mastergrādu, iegūt šo Princeton universitāti, es nezinu, ka viņa muzikāla skola, un pēc tam pārstāstas atpakaļ uz Latviju, lai vadītu jauno domu baznīcas bērnu kori, kas būs noteikti paslāvīgi, kā Emīla Dārzi, tad jau var atgriezīties. Pa Lorijas nav neko daudz ko teikt, viņi izgājuši 4 gadus Garezarā, un tas ir pietiekos, tā katrs cilvēks. Netiks uz izspies laukā neviena reize, vienkārši negribēju teikt, kuros gados, bet es pieņemu garos 50 tos kaut kā. Kopā ar tautnēm. Kā jūs ziniet, Lorija dzīvojas visu savu laiku Čikagā, vadījis daudzos vairākus dubultkvartetus, spēlējis, kā jūs tā, komēdiju Čikagas kabarē grupā, un citus tamburiņu Čikagas piezīšos 1989. Gadā, kad mēs viesojamies Latvijā, un viņa tika no Latvijas fotogrāfiem izvēlētā piezīšu ansambļa dalībniece ar slaidākām un skaistākām kājām. Otrā vietā bija Ulfs Ievans. Tā kā viņš nevar uzrunāt visi pārāk šauras, tad viņš izpaužas. Ar to man liekas, ja viss, kas pateiks, un viss, ko es teikt, viņš ir trīs, tad sirsnīgi aplausiem apsveikt Loriju un Ivaru.
jāatcerās par kanēdāns Loriju dzirdēt, bet jūs ļoti gribēsiet, jūs šo dienu varēsiet beigās otrēt papratīt. Mēs jums vēl vajadzētu atcerēties. Vai tagad beigās varēja labi dzirdēt? Jā. Nu, tad viss kārtībā. Vēl ir kas? Pat skaidrs kas? Klavieris pat skaidrs? Tā. Jā, par to laiku es gribētu pateikt Albertam paldies par skaistiem ievadvārdiem. Matemātika nav stiprā puse, bet tas ir kas. Cik tur tā dara pāris pogas, tā lieta iet reiz. Jā, vēlreiz labvakar, un mēs esam tiešām ļoti priecīgi būt šeit, jo vienā no arī pēdējām palikušajām latviešu vidusskolām. Un šis koncerts ir mums ļoti uztraucoši divējādā ziņā, jo mēs pirmoreiz dziedam tik plašai latviešu jauniešu saimē, un otrām kārtām šis visgarākais koncerts mūžā, kāds mums ir pasūtīts šeit Latvijā. Un tāpēc mēs esam trakoti nopietni gatavojamies. Un mēs izvēlējāmies dziesmas, kas pirmām kārtām mums pašiem ļoti patīk. No otrām kārtām Latvijā ļoti populārs dziesmas, un kurš šeit nav dzirdēts, vai ir dzirdēts ļoti maz. Visas programmā mums dzirdētās dziesmas ir Latvijā bijušas pazīstamas vai nu 60. gados, 70. vai dažas 80. gados, un dažas ir 90. gadu sākumā rakstītas dziesmas. Tā kā viņas viss tur ir zināmas, mēs vēl gribētu iepazīstināt arī ar tam dziesmām jūs. Šī iesākumā koncertā mēs dziedāsim divas Imanta Kalniņa dziesmas. Imants Kalniņš ir viens ļoti abrīnojams komponists Latvijā, kurš savā daļradas augstākajā punktā ir bijis 70. gados, arī 80. gadu sākumā. Šobrīd viņš ir aizņemts, šobrīd vairs ne, bet nesenā pagātnē viņš jau bija aizņemts ar deputātu pienākumiem Latvijas augstākajā padomē, un viņš nedaudz atstāja novārtā savus dievu dāvanas kā kompozīciju, bet viņš šobrīd ir atgriezies pie tām. Un 70. gados viņš bija tas vienīgais komponists, kurš, varētu teikt, runāja klauvēja pie to gadu jauniešu sirdsapziņām un rakstīja tādas neslēptas dvēseles attīrīšanas un dvēseles alku pilns, dziesmas pilns ar kādām dvēseles alkām pēc kaut kā tīra un patiesa. Es negribētu to saukt par kaut kādu brīvību un kaut kādu nejaukti politika iekšā nekādā gadījumā, bet tas bija kaut kas tāds, kas bija ļoti tuvs tā laika jauniešiem, kur šobrīd ir 30 gadu un pāri. Šī dziesma pirmā arī bija Imanta Kalniņa, bet šī ir no vēlākajām dziesmām, kas runā visiem jauniešiem. Tekstu jūs droši vien nedzirdējāt, bet tā bija dziesma, kas saucās Svētku diena, un vienkārši runa gāja par vienu meiteni, kas ir ļoti, ļoti iemīlējusies kādā puisī, jādomātais pirmais puisis, kurā viņa ir iemīlējusies, un viņa šausmīgi sapņē par nākamo dienu, kad viņu ieraudzīs, un viņai sirds puks, un vispār viss beidzās laimīgi, jādomā viņa apprecējās. Nākamā dziesma ir Imanta Kalniņa viena no vecākajām ar Raina dzeļu Saule un mēnesis, un šis ir neliels stāstīns par to, kā radās diena, kā radās nakts, kā radās zvaigznes un kā radās. Kāpēc diena un nakts, kā nesanāk kopā? Saule un mēnesis, Imants Kalniņš, Rainis. Vecais liktenis tētis sauca meitu sauli, aiznes meitiņ vecai mātei godu baltu zirņu. Zelta saulīt aizskan,
noklausiem. Nākamā dziesma ir sarakstījis Latvijā jauns komponists Uldis Matjalevičs, kurš arī kādu laiku ir darbojies Amerikā un dzīvojis pa Amerikas ierakstu studijām un mēģinājis mācīties, kā strādā rietumu pasaulē. Un savā jaunībā savukārt, viņš bija pavisam jauns, viņš uzrakstīja kādu ļoti, ļoti līrisku dziesmu arī par kādu bangojošu dvēseli, kas ilgojās pēc kaut kā tīra un silta. Un teksta autori ir Austras Kujiņa.
līriski pēc abām divi, un mums visvairāk patīk tās līriskās dziesmas, tās, kas ir tāds sirdi aizgrāvjoši. Un tāpēc nav brīnums, ka vismaz pusi no mūsu programmas ir tieši šādā garā. Un nākamā dziesma arī ir komponēta, Uldis Makilevičs, tas pats komponists, sakomponējis dziesmu Nakts vārdi ar Jāna Baltavas ceļu. Tu klusē viesībās, mans draugs, nesaprotīt neviens, kāpēc tā? Viss liekas draugiem tevi jauks, vienīgi vārdu tev nav. Vārdi, ko posmā saucēji tu, tavu klusumu jau raisīt sāk. Vārdi, ar kuriem nakts ir uz to, tavās lūpās čukstus nāk. Viesi jau atvadās un iet, klusi ar smaidiem tu vādi tos, smieklus kā durvis vērtie ciet, ietinas tavos smaidos. Vārdi, ko tevi atraisa nakts, tajos neskan dienas nogurums. Vārdi, steidz naktī cauri kā dārts, nakts kā sveces silda mūs. Vārdi, ko tevi atraisa nakts, tajos neskan dienas nogurums. Vārdi, steidz naktī cauri kā nakts, nakts kā sveces silda mūs. Vārdi, ko plūsmā saudzēji tu, tavu klusumu jau raisīt sāk. Vārdi, ar kuriem nakts ir uz to, tavās lūpās čukstus nāk. Tevi es dievinu mazliet, piekļaujot tevi sev cieši klāt. Pulkstenis iet neuzvilkts, man šķiet, kamēr to klusi sirds iet. Tevi es dievinu mazliet, piekļaujot tevi sev cieši klāt. Pulkstenis iet neuzvilkts, man šķiet, kamēr tev klusi sirds iet. Tevi es dievinu mazliet, piekļaujot tevi sev cieši klāt. Pulkstenis
Ulrim Martilevičam un paldies Jānim Baltausam par skaisto dziesmu. Nākamos dziesmas sarakstījis, es pieņemu mums visiem pazīstamais komponists Zigmārs Liepiņš, gandrīz vienīgās un vislavenākās latviešu rokopešu Lāčplējas autors. Dziesmu ar Māru Zālītes Zeja Karoks. Zigmārs Liepiņš šo dziesmu veltīja savai meitiņai, kas viņam pirmdzimtajai meitiņai, kas ir īstenībā dziesma ļoti maiga tekstu un vērsta uz tīru un gaišu uz bērnu. Tā pašā laikā viņai arī savs politisks akcents ir. Nākamā dziesma ir radusies ļoti līdzīgā sakarā. Komponists Uģis Prauliņš uzrakstīja dziesmu veltījums savam dēlam.
ar ļoti skaistu un romantisku un tad tīrības apvestu Kārļa Skalbes zejas tieši tāds pašs nosaukums veltījums. Viņa Prauliņa muzika. Paldies Uģim Prauliņam. Mēs pieliksim nedaudz ritmu klāt mūsu pasākumam, lai tas nekļūtu pārāk miegains. Un nākamās 3 dziesmas būs komponists ir Jānis Lūsens. Un visām šīm 3 dziesmām teksta autors ir Edvards Streimans Zvārguls. Šis dzejnieks ir faktiski
centrālais iedvesmas avots Jānim Lūsēnam, jo gandrīz lielākā daļa no viņa dziesmām tiek rakstīts ar Eduarda Priemaņa vārgoļu tekstiem. Tātad šodien sasaucās ar pagātni. Pirmā dziesma – Daugava. Nākamās dziesmas nosaukums ir Tautas laiks. Es laikam ļoti
tos, varbūt, ka man kāds citu mēli dos. Es laikam ļoti bēdīgs izklausos. Mans kungs, šī galva nav man vienīgā, man garums zīmē ir uz vēles kā uz A, un naktīs, kad es guļu pagalvī, uz katra vārta garums zīmē kā uz I. Kungs, mūžs man ir līdz, un katrs man ir līdz, un manu galvu kara nosirdīs, un pašu tautu stiprai sirdīs karš, vai pāri man kā garums zīmē karš, ir tautas laiks, kas viņai atvēlēs. Ir tautas laiks, kas viņai atvēlēts, tas laiks, ko viņa viena pati redz, un viss, ko jāju vainagos restīs, to lielvārdē vēl jostā ierakstīs, to lielvārdē vēl jostā ierakstīs. Ir tautas laiks, kas viņai atvēlēts, tas laiks, ko viņa viena pati redz. Paldies, Glorijai, par atbalstu. Un kā pēdējos šī ne koncerta beigās, pirmās daļas beigās. Pēdējās dziesmas nosaukums ir Pūt vējiņi, joprojām Jānis Lūsens un Edvards Reimans Vāguls.
Mēs gribam izsludināt ļoti nelielu starpbrīdi, ejiet, padejojiet, ieslēdziet muziku, ritmisku kādu, un joks. Un tad nāciet atpakaļ, un tad mēs mēģināsim dziedāt kādas vieglākas, šlāgeriskākas dziesmas, lai jūs varat būt priecīgi šovakar. Paldies! Jā, gribam jūs iestājīt. Daudz vieglākas dziesmas, arī viena tautas dziesma. Un cerēsim, ka visiem būs labi, un visiem būs daudz ērts noskaņojums. Un laikam jau neviens šlāgeru un vieglās mūzikas koncerts nevarētu iztikt bez vecmeistara Raimonda Paula, kurš jau laikam rindā ir pazīstams jau kopš 40 gadiem. Paldies! Raimondam Paulam tiks nodots šī aplausa. Nozīmē, ka viņš tiek mīlēts. Un viena dziesma, ko viņš sarakstīja 70. gadu sākumā, Gaujai, Ziedonis Purvs. Thank you.
dziesmām. Nākamā dziesma es nekomentēšu, jo jūs viņu visi ļoti labi pazīsiet. Baliņš gāja, jūriņā tīklus mest. Jūriņā tīklus mest. Lietus nāca kapēdāmis, vēja māte aurodām. Paldies latviešu tautē par skaisto dziesmu. Starp cits, man Alberts Leksdiņš stabrīdī teica, ka īstenībā tur aizmugurē uz ceļa skanot daudz labāk kā šeit iekšā. Tā kā jūs gribētu dzirdēt labāk, es jums varbūt ieteicu izmēģināt un aiziet uz ceļu un paņemt krēslu līdzi, varbūt tiešām. Un mēs aicināsim šo pašu cilvēku, Albertu Leksdiņu, visu iecienīto un iemīļoto.
lai viņš nāk un nedaudz kuplina šo pasākumu ar kādām dziesmām. Un tur jau viņš nāk. Vai nav tiešām patīkams koncerts, ko? Vai ne? Man ir tāds prieks tiešām, kad es tikai viens cilvēks zināju par viņu apslēpto talantu, dabūju viņu šeit, un tas bija vienīgais. Bet tikai viens cilvēks īstenībā nezina man uzvārdu pareizi. Mans uzvārds rakstāts bez š. Kāds uzvārds bija Činkus? Nē, Cinkuš. Man liekas, tā bija Paudrums mums, kad tā zīmīs taisīja. Bet es biju Leikteņkungs, kurš pieteicis skaļi. Bet tiešām ir pilnīgi tāds elīķis, tā noskaņa skatīties uz brīnišķīgo dekorāciju, skaistiem ziediem. Jā, ziedus mudīt upaniec ir personīgi dekorēt šo zāli. Liels paldies viņai, liels paldies viņai. Paldies. Lūdzu, neņemiet to ziedus mājās. Jo rītā ir 3 skolas koncerts un tie ziedi būs visvaicīgāk. Labs paziņojums audzēkņiem. Tā kā šovakar mazliet ir ievilcies, jūs esat mazliet pazaudējuši no balvas, mēs pieliekam klāt nākošu sestdienu veselu stundu! Viens pārīts. Mums būs jāpaliek augšā veselu stundu? Vai tas beigties varētu panākt iekšā mums vien kopdzies? Es gribētu, ka jūs nākiet dziedēt ar mums kopā. Ienākiet iekšā, tevis pēc savaiziet atsal augā. Dziedēt speciāli sarakstīt šī gara izlaidumam. Maestro! Un visiem jādzied līdzi. Kur tad tu nu biji, āzikti manu? Kur tad tu nu biji, āzikti manu? Gara zarā, kundziņi man. Gara zarā, kundziņi man. Ko tad tu tur darīji, āzikti manu? Ko tad tu tur darīji, āzikti manu? Mācījos, kundziņu man. Mācījos, kundziņu man. Ko tad tu tur mācījies, āzikti manu? Ko tad tu tur mācījies, āzikti manu? Uzdziedāt, uzpīpēt, kundziņu man. Uzdziedāt, uzpīpēt, kundziņu man. Cik tad daudzu dziedāja āziti manu, cik tad daudzu dziedāja āziti manu. 7 dienas nedēļā, kundziņu man. 7 dienas nedēļā, kundziņu man. Cik tad daudzu pīpēja āziti manu, cik tad daudzu pīpēja āziti manu. 6 naktis nedēļā, kundziņu man. 6 naktis nedēļā, kundziņu man. Kas tad notiks 7. āziti manu? Kas tad notiks 7. āziti manu? Paliks slikts, kundziņu man. Paliks slikts, kundziņu man. Es mēģinu šo dziesmu kaut kādīgi piepildīt šīs klasiskā vakara noskaņu. Tāpēc šī ir viena no klasiskām dziesmām. 3 daļās, 1. daļa, 2. daļa un epilogu. Saucās Māsa un brālis. Viņi ir diezgan gari. 12 panti. Te nav daudz dziesmu. Viņi runāja latviski mājās, visu latviski mācījās tiem. Viņi dziedāja tautiskos dziesmas un dejas tie dejoja ar. Viņus redzēja dziesmu svētkos, visos jauniešu kongresos ar. Gan vasaras nometnēs kursos, kur latvisko dvēseli var. Un kad iesākās koledžas gadi, likās ceļš tiem augšup no ies. Māsa aizbrauca Parīzē studēt, dēls Vietnamā cīnīties. Un vecāki lepni bija, jā, un vecāki lepni bija. Kaut kad
koledžas 3. gadā. Māsa francūzis iemīlējās, un tā kā viņš bija ļoti bagāts, kāzas Ņujorkā izvēlējās, Plazas viesnīcas glaunākā zālē, kur bagātie dzīvo labprāt, kur latviešu saimnieces ķēķi pie ēdieniem nelaida klāt. Laiks knapi bija līgava mičot, vīram cepuri un pīpirot, kad uz Lidlauku vajadzēja steigties, lai uz Parīzi aizlidot. Un vecāki laimīgi bija, jā, un vecāki laimīgi bija. Kad no Vietnamas pārnāca brālis, viņš fiziski nebija skārts, bet kaut kas no dīvainām karām, tam dīvains bija palicis prāts. Pie vecākiem viesojies dienu, uz Arizonu aizbrauca tas, un solījies rakstīt ikdienu, vairs nelikās zinus nemaz. Un vecāki bēdīgi bija, jā, vecāki bēdīgi bija. Pirmās daļas beigas, sākās otrā daļa. Pēc gadiem no Parīzes zvanām, un meita caur asarām sauc, ka burvīgā laulība cauri, un ar bērniem pie vecākiem brauc. Tā noķērusi bija vīru, šūpuļu tīklā aiz garažas, ar dārznieka jauno sievu, kopjot franciskas parašas. Un vecāki šokēti bija, jā, vecāki šokēti bija. Kādu dienu pie durvīm kāds klauvē, tas ir kaimiņš, lai pastāstītu, kas saticis pazudušo dēlu pie indiāņiem Jaunmeksikā. Viņš taisot tur sudraba rotas ar latviskiem ornamentiem, tās turisti pērkot kā traki un patīk ar indiāņiem. Viņš domā būt svētkos jau ciemos, sievu ņemt un sev līdz, lai parādītu to saviem vecākiem. Viņa tīra asiņa indiāniete, un vecāki šokēti bija, jā, vecāki šokēti bija. Otrās daļas beigas, sākās epilogs. Tagad vietējā latviešu skolām 3 jaunieši nākuši klāt, 2 meitenes Francisku šārmu, burbuļo latviski vien. Tas 3. ir pusindiānis, tas gadiņus 5 tika vecs, ar ērgļu spalvu matos viņš sudmaliņas lec. Brālis ar māsu pēc gadiem, nu kopīgu ceļu varien, jo 3x3 šogad tie pierakstījušies, vecāki laimīgi bija, vecāki laimīgi bija. Arī es biju laimīgs, ka es tik galā šodien. Es gribētu tikai aizrādīt, ka ļoti skaisti ievēroši jaunās gaismas, tik spojušās spīd. Arī tas ir garas iegādāts klavieriem jauni riteņi, tik šodien pielikt klāt saimnieks ar saimnieku puišiem pielikt, un tiešām pārsteidzoši, ka viņi var atrast tos 4 saurumus. Es nevaru par saimnieku, es runāju par saimnieku puišiem. Es viņām vakar palīdzēju drusciņu. Un ļoti labi arī, kad Ivars ir šeit, Ivars ir liels mūzīkas lietpratējs, viņš laiks strādāja klavieres, ceļot augšā mazliet sabojājās, un viņš kādu stundu strādāja salabot, tā kā Garazaram rēķins netiks piedāvāts, viņš teicās pa brīvi ir. Atrada 2 āmurus ar uzrakstu Tavs un mans, un Zvanera kunga elektrisko urbi. Tagad skan daudz labāk. Šī ir mīlestības dziesma. Es savā laikā šādi tādi iemīlējos, un kad vecāks ir, tad ir drošāk dziedāt tādas, jo vecāks cilvēks saprot to, ko dzied. Lorija palīdzēs.
Tā kā sunas turās koku ziemē pusē, tā kā jūras zāle plintīm pieķerās, tā kā krāsains gaisa balons piesiets mazā bērna pirkstam, tā es pie tevis šonakt turēšos. Tā kā rīta rasa turās zāļu stiepros, tā kā vakar migla upes ielējām, tā kā kļavas lapām pielīt svaigi ceptām maizes klaipām, tā es pie tevis šonakt turēšos. Varbūt rīt jau būšu tālu prom no tevis, sidra bairā lidmašīnā mākoņo, apsolos no visām vietām bieži sūtīt, skatkartiņās krāsainās, kur starp dažiem viņiem vārdiem, kā man iet un ko es daru, būs manas mīlestības nevilkotais teksts. Kur starp dažiem viņiem vārdiem, kā man iet un ko es jūtu, būs manas mīlestības nevilkotais teksts. Tā kā sunas turās koku ziemē pusē, tā kā jūras zāle klintīm pieķerās, tā kā saules stars, kas izlaužās caur lielpilsētas dūmiem un maza bērna vaigām pieglaužās. Tā es pie tevis šonakt turēšos, tā es pie tevis šonakt turēšos. Tā es pie tevis šonakt turēšos. Paldies, paldies. Mēs ar jums nodziedāsim vienu mīlas dziesmu, bet kas ir īstenībā priecīgi. Un mēs šodien dziesmā jums aicināsim ļoti aktīvi piedalīties. Lorija dziedās to, ko jūs varētu dziedāt līdzi. Jo kāpēc mēs izdomājam, ka mēs jums aicināsim dziedāt līdzi? Tāpēc, ka mēs šodien dzirdējām šeit vīra kori mēģinājumu, un tas skanēja tiešām feini. Lieliski. Tas bija tiešām labi. Un vēl mums teica, ka šeit vispār ļoti dziedoši kolektīvs šogad esot, un ka tik aktīvi visi piedaloties. Un izrādēs vēl bijusi lieliski, un vispār visi to vien dara kā dzied. Un tad vienkārši pierādīja to, ka jūs to variet. Un tā... Krizantēmas. Uz skalda vāzi stāv krizantēmas un rozes sen jau vītušās. Nenāc pie manis, nemeklē laimi, kas bija sen jau aizgājis. Nenāc pie manis, nemeklē laimi, kas bija sen jau aizgājis. Kas pirmā atnāks, tai piederēšu, ar krizantēmām rotāšu un smaidītami bez grēkā grimsim, kā ievas ziediņš aptvārā. Un smaidītami bez grēkā krisim, kā ievas ziediņš aptvārā.
No rīta 6 ļaurīs ejot, mans skats būs tīrs un nevainīgs. Tikri zem tēmas uz galda vāzi, bet tās jau muļķes nesaprot. Tikri zem tēmas uz galda vāzi, bet tās jau muļķes nesaprot. Tavas acis man spēja mani mulsināt, bet tagad tumšā rudeņa naktī man atliek tikai pasmaidīt. Bet tagad tumšā rudeņa naktī man atliek tikai Žēl, ka mēs nevarējām kāds mēģinājums taisīt, mēs varējām kāds 5 dziesmas noraustīt. Labi, ir pienācis tas brīdis, priecīgi beidīgais brīdis, ka mēs taisamies beigt šo koncertu. Un mēs gribētu nobeigt, kā nopaļojot, ar ko mēs iesākām ar Imānu Kalniņu, ar vienu dziesmu, kas savā laikā ir bijusi ļoti, ļoti nozīmīga jau manas pieminētajai paudzei 70. gados dziesma, kuras nosaukums ir dziesma, ar ko tas sāksies. Jo tā bija dziesma, kur piedzīvoja dažādi likteņi, viņi tika graizīti, aizliegti, atkal atļaut, atkal griezta un visādi, bet tomēr viņi palika tāda himniska, nepateikts kāds cildinājums, aicinājums. Daļa, kur tika griezta, bija ļoti vienkārši. Teksts bija tajā vietā, pasmējies, ja tu gribi, paraudi, ja tev vajag, tikai pavisam klusu, jo tu jau zini, kas būs, ja tu kliegsi. Un tā viņa ir piedzīvojusi sirmu vecumu, un līdz šodienai viņa vēl ir ļoti populāra. Un es domāju, viņa izsaka daudz, kur arī šodien. Imants Kalniņš, Māris Čaklais, dziesma, ar ko tas sāksies. Dziesmā, ar ko tu sāksies, ar ko tu sāksies, ar klusu vārdu, ar klusu vārdu. Sāksies, ar klusu vārdu, sāksies.
Parodi, ja tev vajag tikai pavisam klusu, tikai pavisam klusu. Tu jau zini, kas būs, ja tu kliepsi. Dziesmā, ar ko tu sāksies, ar ko tu sāksies, sāksies ar klusu vārdu, ar klusu vārdu. Sāksies ar klusu vārdu, sācies ar gaišu zilbi. Tavēja sapratīs, tavēja sapratīs, kas Dievs Es domāju, mēs varētu izlūgties vienu piedevu no šiem diviem jauniem cilvēkiem, vai ne? Tās puķis nenāc par brīvu, vai ne? Viena līdzdziedama dziesma Krizantēm garā. Ļauj, lai matu cirtas krīt, lai pār pleciem man tieslīt, Lai pār pleciem mums tieslīt, maigām rokām glāsti to, maigām rokām glāsti to. neliec skūpstus vēlošos, neliec skūpstus vēlošos.
naktī nebūs gals, jo tai naktī nebūs gals. Tam jābūt tavai nepulos saprastu, kāpēc gaidi nāc un baudi. Vai pārklācija man tieslīt, maigām rokām glāsti to, neliec skūpstus kvēlošos, neliec skūpstus kvēlošos. Priecīgi visiem balli! Tagad mēs... Un kā paši pēdējo, šeit garezā ir viena diezgan patīkama. Lūgums no publikas dziedāt Degūdas balsi. Uja. Paldies! Es nezinu, vai tagad jāklaus. Labi. Imants Kalniņš, Māris Šaklais, Degūdas balss. Mēs kādreiz, diemžēl, labi nedzirdam to skaņu, un tāpēc mums sanāk kādreiz, bet jūs piedodiet, lūdzu, ja variet? Jums tas ritms iznāk daudz skaļāk kā mums. Jā. Nu tad, Degūdas balss. Starp mašīnām, motoriem, meitenēm, uz ielu stūriem, kas salst, starp reicieniem, rūcieniem, stulpieniem, pošlais veiciens, Degūdas balss. Ko tu jocīgā lādies pa pilsētu, pasakājām pa sniegu, kas dzer, nedaudz kuku par naivu šim gadsimtam, tāpēc mēs viņu atmetāsim. Mēs to nogāsim stūrim, bet kad laidām sāls, tad kā naiva nācis izlīda, Degūdas balss. Mēs to varam vienai meitenei, teikt lapām lai kalst, un ja es sauc ar sniegiem, tad starp lapām kalst Degūdas balss. Bet ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs tur, nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē daivais kuku. Garām uzrakstiem tirgus un dzīves,
Paldies, Lorijai, paldies, Ivaram. Es noteikti saukšu viņus atpakaļ nākamgad, kad viņi brauks pa Latviju pa jaunu programmu par to pašu cenu. Lai veiksmēs!
valdīt.